Tāda interesanta sajūta, kad iziet ārā no ofisa, jo no ofisā mēs filmējam video. No ofisā tu baigi nejūti, kāds tos video skatās, neskatās. Nē, nu var jau, protams, redzēt skatījumi, tur kaut kādi 100 000. Bet īsti, nav tā sajūta. Bet tā kā aizbrauc uz kādu šādu vietu, tā kā te bija skola, kur pēc tam cilvēki rindās tā, lai nofočētos 10. Un ir pilna zāle sanākusi, tu uzreiz tā sajūta, ka, laikam kāds tos video skatās tomēr. Laikam kāds aktīvi seko līdzi. Tā kā izejot vispār ārpus ofisa, ārpus mājas, uzreiz var redzēt vairāk, kāda ir reāli jēga tam video. Protams, mēs it kā ar ofisā to redzam klienti. Katru dienu mums tur sāka forši, ka jūs tur palīdzat, mēs tur svaru nomet, es tur miegu uzlaboju. Bet tomēr, kad kāds tev atraksta to WhatsAppā, vai kāds dzīvē atnāk pie tevis, ir bišķi savādāk kaut kā. Tā ir tāda forša lieta. Uz tādiem pasākumiem aiziet. Tā kā parasti es saku jā, ja man kaut kā tāda pasākuma sauc. Tā kā ja kāds grib mani pasaukt, droši var saukt. Instagramā uzsziņu, parasti es aizbraucu. Ir droši vien kaut kādi gadījumi, varbūt, ka es nebraucu, bet tā ir kaut kāda skola, tad, manuprāt, ir noderīgi. Tad es parasti atrodu laiku, aizbraucu, kaut ko pastāstu.